Prieks jūs redzēt šeit tik kuplā skaitā, un kā jau mēs te aizkadrā pirms pasākumu sapratām, ir ļoti daudz vecāki, kas ir mērojuši tālu ceļu. Kā sieviete teica, tie, kas brauc tālāk, tie ierodas pirmie. Mums ir Daugavpils, un zinām, ka mums ir Jēkabpils. Mums ir kāds arī varbūt no Liepājas, Valmieras, Tukuma. Jā, liels paldies, ka esat ieradušies šeit šodien uz vecāku asambleju, uz vietu, kurā mēs diskutējam un dalāmies pieredzē par tām lietām, kuras iespējams tēmām, kuras nav vienkāršas, bet kuras ir ļoti svarīgas bērnu ilgtermiņa attīstībā. Un skatoties uz cik kupli šodien mēs šeit esam pārstāvēti, tas lielisks pierādījums tam, ka jums rūp jūs bērnu attīstība ne tikai uz ledus, treniņu laikā un ceļā līdz hallē, bet arī ārpus tā. Jo ir ļoti daudz lietas, kuras patiesībā stāv un ir tikpat svarīgs vai pat svarīgāks bērnu attīstībā ārpus tā, kas notiek treniņu laikā. Ko tad mēs šodien šeit darīsim? Mēs parunāsim par bērnu mentālo veselību un uzvedību. Mēs parunāsim par dažādiem etapiem bērnu attīstībā no medicīnas viedokļa, no fiziskās attīstības viedokļa. Un, protams, mēs parunāsim arī par vecāku lomu bērnu attīstībā. Un to, kā mēs kā vecāki varam bērniem palīdzēt attīstīties, nepazaudējot balansu starp mūsu vecāku ambīcijām un realitāti, fiziku, fizioloģiju un tā tālāk. Pirms mēs dosimies pie tādām nopietnām tēmām, būs neliela iesildošā daļa man un Andai, pāris vārdi, un tad mēs vērsim pie ragiem. Mans vārds ir Roberts Pļāvējs, esmu Hokeja federācijas ģenerālsekretārs, strādāju Hokeja federācijā no 17. gada. Un šodien, skatoties Andas prezentāciju, sapratu, ka mēs ar Andu sākām darboties federācijā praktiski vienā dienā, vienā mēnesī, un vienīga atšķirība, kā Anda to dara brīvprātīgi. Tā kā varbūt pirms sākam lielus aplausus gribētu veltīt tieši Andai, jo Anda ir patiesībā tā, pateicoties kurai jūs šobrīd esat šeit. Anda ir tā sirds un dvēsele, kas ne tikai audzina divus jaunus, jau laikam ne tik jaunus hokejistus, bet aktīvi iesaistās, brīvprātīgi iesaistās arī hokeja ikdienas dzīvē, un uz viņas pleciem ir ne tikai jūsu vai atbildība pret jums, bet patiesībā Anda dienā man pat bail prasīt, cik daudz laika pavada atbildot uz dažādu vecāku jautājumiem, sākot no tā, kā pareizi aģērbties, ko pareizi ēst, kāpēc tik lielu noraidījumu iedot vai tā tālāk. Es jums sniegšu nelielu ieskatu. Es nezinu, patiesībā man interesē, kādas vecuma grupas vai kādu vecuma grupu bērnus šodien jūs šeit pārstāvjat. Varat varbūt pacelt rokas bērnu vecāki, kuri ir 9, 10 līdz 11 gadu veci. Nu ļoti labi, tad mēs esam šeit īstajā vietā un tēmas arī būs pareizi pielasīts. Es jums pastāstīšu par to, kas ir federācija. Jo nereti runājot ar cilvēkiem gan no sporta, gan no sporta vides, bērnu vecākiem, sportistiem, nevienmēr cilvēkiem ir pilns priekšstats par to, kas ir federācija, ar ko viņi nodarbojās. Reizēm kādam liekas, ka federācija ir tikai lielā nacionālā izlase, kādam liekas, ka federācijas vienīgā rūpa ir bērni vai nacionālais čempionāts. Es jums sniegšu tādu pavisam vienkāršu, īsu prezentāciju par pāris, manuprāt, svarīgām lietām. Tad, kas ir federācija, ar ko viņi nodarbojās? Kā jūs redzat, federācijas darbību varētu sadalīt 3 lielos pilāros, no kuriem viens ir vietējie čempionāti organizēšana, sākot no bērnu jauniešu čempionāta līdz pat nacionālam čempionātam, kas ir Baltijas čempionāts mūsu gadījumā. Protams, arī veterāni, sievietes, bērnu jauniešu pirmā līga. Otrs liels pilārs ir nacionālās izlases. Arī tā tēma, varbūt gari neizplūdīšu, tas ir 5 nacionālās izlases, kuras ir oficiālas izlases, tā ir vīriešu izlase, sieviešu izlase, junioru 20 izlase un puišu un meiteņu 18 izlases. Bieži vien vecāku padomas sēdēs mēs ļoti daudz tieši tēma par šiem U16 no 17 raisa viskarstākās diskusijas, jo skaidrs, ka liela daļa vecāku un bērnu
ar hokeju nodarbojās ne tikai savu prieku pēc, bet droši vien, ka katrs no vecākiem kaut kur klusībā pie sevis cer, ka mans bērns izaugs par profesionālu sportistu, un šī ir tā ieeja izlašu ekosistēmā. Tā ir pirmā, tā nav oficiāla izlase, tā nekad nebūs oficiāla izlase. Uz 16, uz 17 tās ir hokeja federācijas patiesībā netik sen izveidotas izlašu programmas, kurā tiek iesaistīti izlašu treneri, kurā bērni pirmo reizi apgūst vai izjūt, ko tas nozīmē, kāda ir atbildība uzvalkot Latvijas krēklu, kā darbojās, kāda ir Latvijas izlases, ja tā var teikt, sistēma, ko mēs darām ģērbtuvēs, kā mēs uzvedamies uz ledus un tā tālāk un tā tālāk. Un trešais bloks ir dažādas citas programmas, es jums vēlāk par dažādām no tām pastāstīšu. Jā. Ņemot vērā, ka šodien pārsvarā šeit ir vecāki, kuri bērni pārstāv bērnu jaunas čempionātu, tā ir arī tēma patiesībā, vai tas ir tas nogrieznis, par kuru mēs šodien runāsim, dažādās vecuma grupās, un pavisam mazs ieskats bērnu jaunatnes hokejā no 2011. gada. Tad šie skaiti ir norādīts, tur ir norādīts komandu skaits, kuras ir piedalījušās Hokeja federācijas organizētajās sacensībās, un kā mēs redzam, tie tad uz pagājušās sezonas beigām tie ir nedaudz vairāk kā 2500 jaunieši līdz 18 gadiem, nedaudz, nemaz. Ja mēs salīdzinām ar tādu aktīvu jauniešu iesaisti sportā, tad hokejs no masveidības ir ļoti tālu no pirmajām vietām, bet neskatoties uz to, pēdējo 5 gadu laikā bērnu skaits ir pieaudzis par 30%. Ja mēs paraugāmies uz mums pieejamo infrastruktūru, hallēm, klubiem un tā tālāk, manuprāt, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Tas parāda, ka hokejs ir dzīvs Latvijā, un 140 komandas Hokeja federācijai visas sezonas garumā, ne tikai bērnu, bet citos čempionātos mums jānodrošina ir spēles, pārējas, pieteikumi, kalendāri, tiesneši un tā tālāk, nedaudz vairāk kā 3000 spēlēs. Iepriekšējās slaidās varbūt nepieminēju, mēs Hokeja federācijā, es gribētu teikt, mūsu platuma grādos, tam, kur spēlē mūsu gan nacionālā izlase, gan jauniešu izlases, mēs atrodamies diezgan augstu, es gribētu teikt, 10. bet no tāda federācijas darbinieku un administratīvās kapacitātes viedokļi mēs esam salīdzinoši maz federācija. Mēs esam 12 pastāvīgi darbinieki, kur iekļaujās gan finanšu direktors, sekretāri, mums ir ekipējuma menedžers, mums ir 2 ģenerāli menedžeri. Ja mēs to visu atskaitam, tad patiesībā tāda ikdienas sadzīves nodrošināšanai, tā skaitā bērnu jaunas čempionātu nodrošināšanai, mēs esam uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi darbinieki. Otrs bloks – nacionālās izlases. Šeit es tikai iezīmēju to, kā izskatās šajā sezonā, patiesībā no sezonas uz sezonu, kāda izskatās Hokeja federācijas izlašu bloka dzīve. Tad mēs redzam, ka sezonai sākoties augustā un beidzoties ar māju, šī boldā iezīmētie vai traknāk redzamie uzraksti, tas ir tas, ko jūs kā bērnu vecāki, kā bērni, tas ir tas, ko redz viņi, tas ir tas, ko redz jūs, tas ir iznākums, tā ir nometne, tās ir sacensības, tās ir pārbaudas spēles. Aiz katra no šīm izlasēm, aiz katra no šiem pasākumiem slēpjas ļoti liels administratīvais darbs, treneru piesaist, sezonu plānu izveidošana, loģistika, halles, ledus, ekipējuma menedžeri, ārsti, fizioterapeiti un tā tālāk un tā tālāk. Pārlecot pāri šiem pirmajiem 2 lieliem blokiem, droši vien, ka loģiski būtu pieskarties arī tēmai par finansēm. Pavisam īsi, jo mēs zinām, ka no dienas uz dienu, no sezonas sezonu rodas dažādi viedokļi, kā pareizi vai kā savādāk tērēt naudu, vai kāpēc bērniem ir tik maz vai tik daudz naudu novirzīt, kur paliek nauda un tā tālāk. Es jums vēlos tikai tādu mazu, pavisam vienkāršu slaidu parādīt, kā veidojas vai no kā Hokeja federācija finansē iepriekšos 2 slaidos redzētās programmas. Tad šeit kreisajā pusē varat redzēt
Hokeja federācija vairāk kā pusi, patiesībā krietni vairāk kā pusi no federācijas ieņēmumiem veido mūsu pašu ģenerēti ienākumi, kas ir partnerības, tie ir tās reklāmas naudas, ziedojumi, sponsorings, biļešu ieņēmumi un tā tālāk. Savukārt valsts finansējums, šeit šis bloks, un te arī būs viens mazs komentārs, sastāda mazāk kā trešdaļu. Kāpēc es saku mazāk kā trešdaļu, un kāpēc es saku, vēlos teikt, ka tas ir mainīgs lielums, jo tikai šie 15% ir līdzekļi no valsts budžeta, sporta budžeta apakšsadaļas. Šie 20% vienu gadu tie ir 20, vienu gadu tie ir 10, vienu gadu viņi nav. Tas ir izglītības un zinātnes ministrijas vai citreiz no citām programmām mērķu dotācijas, izlašu čempionātu organizēšanai, olimpiskās kvalifikācijas organizēšanai, izlases sagatavošanai uz čempionātu. Šie 20% ir buferis, kas tad federācija uzsākot sezonu ar nepietiekiem naudas līdzekļiem šādā veidā. Es domāju, nevienu reizi esat redzējuši rakstus par to, ka hokejs un citi sporta veidi dodas pēc finansējuma no programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Kas tad tie par neparedzētiem gadījumiem? Patiesībā šis ir atspoguļojums tam, kādos trūcības, nabadzības apstākļos dzīvo ne tikai Hokeja federācija, bet daudzas federācijas, jo šie 15% naudas izteiksmē ir nedaudz zem 500,000 eiro sezonā. Un Hokeja federācija ir viena no tām, kurai nosacīta šī nauda tiek piešķirta vairāk pēc izpildāmiem kritērijiem, bet šie 500,000 pēdējo 15-20 gadu laikā sporta budžets nav audzis. Ir auguši izdevumi, ir auguši inflācijas radītie izdevumi un tā tālāk un tā tālāk. Mēs esam šobrīd spējuši izdzīvot, iespējams, tad šādu mazu robu paliekot šiem 500,000. Neliels paskaidrojums tam, kas slēpjas zem šiem 40%, un varat redzēt labajā pusē, no tās naudas, kuras mēs spējam ģenerēt un piesaistīt no atbalstītājiem, skaidrs, ka aizberga redzamā daļa un vislabāk pārdodamais produkts ir tieši nacionālā izlase, kas sastāda vairāk kā 65% no šiem ienākumiem. Tālāk ir citas nacionālās izlases, tā skaitā sieviešu, kas sastāda vēl 10%, un tad ir 15% un attiecīgi 10%, kurus mēs spējam piesaistīt nacionālam čempionātam un bērnu jaunatnes izlasei. Bieži vien jautājumi par to, vai mēs ejam masveidības virzienā, vai mēs ejam profesionalitātes virzienā, vai vairāk naudu jāiegulda piramīdas augšgalā, vai vairāk naudu jāiegulda bērnos. Pareizas atbildes nav. Nauda ir jāiegulda gan bērnos, lai mēs spētu izaudzināt nākamos izlašu spēlētājus, un nauda jāiegulda arī nacionālās izlasēs, lai veicinātu popularitāti un interesi ar šo sporta veidu nodarboties. Ko dara federācija? Šeit varat redzēt nelielu tendenci to, cik federācija izmaksā čempionātu uzturēšanu, bērnu, jauniešu, virslīga, junioru, sieviešu. Tad mēs redzam, ka pagājušajā gadā, šis ir no kongresa 24. gadā, Hokeja federācija aptuveni 600,000 novirzīja čempionātu organizēšanai. Kā lielākā daļa bērnu jaunatnes čempionāts, junioru, sievietes, kas patiesībā mūsu vai federācijas ieguldījums turnīru organizēšanā, tā skaitā ledus dotācijās, pārsniedz to naudu, kuru mēs saņemam no valsts budžeta. Kas nozīmē, ka pārējās programmas, tā skaitā izlases, uz kuru mēs visi dodamies, kas veido aptuveni 2 miljonus eiro izdevumu, federācijai nākas rīkot no līdzekļiem, kurus mēs paši gada no gada sezonas sākumā cenšamies uzģenerēt. Trešais bloks programmas, šeit es arī varbūt tās nepārāk gari runāšu, visi lielākā daļa jūs viņas esat redzējuši, liela daļa no jums arī viņās jūs bērni piedalījušies. Tā ir pēdējos gados izveidot talantu izcilības programma, kurā ir iesaistīts nacionālās izlases galvenais treneris, vairāk treneri no dažādiem izlašu treneru kolektīviem ar domu
U13, no 14, no 15 vecuma grupās 3 reizes gadā sapulcināt labākos sportistus, vēlos uzsvērt, no katra kluba Latvijā. Katru gadu tiek izveidot jauni kritēriji, pamatojoties uz, un tas labs jautājums, to droši vien vecāki uzdod ļoti bieži Andai. Hokeja federācija izveido kritērijus, pamatojoties uz tajā brīdī komandas sasniegtajiem rezultātiem. Tur ir ļoti daudz arī citi kritēriji, cik daudz bērnu konkrētajā vecumā ir konkrētajā komandā. Un tad tiek piešķirtas kvotas klubiem, un klubi tālāk nominē, nevis federācija izvēlās, klubi nominē spēlētājus, kuri tiek nosūtīti uz šo te programmu. Tad ir Kivija vārdsarga programma, pēc traģiskās nelaimes sadarbībā ar Columbus Blue Jackets Foundation tika izveidot Kivija piemiņas programma, kurā mēs vismaz 3 reizes sezonā ceļojam apkārt Latvijai ar 2 dienu programmām, kuras mērķis ir vārdsargi, pirmkārtām turpināt nest, nebūs ieslēdz vārds latviski, Matīsa legacy, tālāk tautās, un viņa persona raksturība īpašības, kuras viņš bija pienesis izlasē, cenšamies viņus iedzīvināt jaunajos sportistos, bet galvenais mērķis ir popularizēt tieši vārdsarga pozīciju. Un uz šīm nometnēm, 2 dienu nometnēm mēs aicinām bērnus, kuri Jānis palabos, ja nemaldos, 10-11 gadu vecumā, kas jau kādu laiku nodarbojās ar hokeju, laukumu spēlētāju pozīcijā. Mēs dodam iespēju, mums ir 11-20 formas, kur šie bērni var izmēģināt vārdsarga lomu. Uz šīm programmām tiek piesaistīti izlašu vārdsargi, un jāsaka, ka gadu no gada ir bērni, kuri pamēģinot izejot ar šo programmu, nolemi palikt šajā pozīcijā. Es nezinu, viens kolēģis māja ir galva, varbūt tās, kad viņa bērns ir tieši no turienes nācis, nē, bet mēs tiešām katru gadu ir pa kādam bērnam, kas, ko lūdzu? No Andas, jā. Nu redz, Andai tomēr ir liela ietekme. Maksim vārdsarga ekipējuma programma, mēs esam visiem klubiem piešķīruši vēl mazākas vārdsargu formas ar domu tieši tāpat jau 7, 8, 9 gadu vecumā ļaut jebkuram bērnam šo te lomu pamēģināt. Mēs zinām, cik daudz maksā vārdsarga ekipējums, un nevienmēr varbūt bērns, kurš grib būt par vārdsargu, vai vecāks, kuram liekas, ka bērns būs vārdsargs, nevienmēr pēc pirmajiem treniņiem šī doma paliek nemainīga. Vispārējais fiziskās sagatavotības programma, hokeja diena visā Latvijā, kurā mēs katru gadu sadarbībā ar klubiem un hallēm organizējam atvērtos treniņus, kuros klubi, piesaistot savus trenerus, aicina jebkuru jaunieti izmēģināt bezmaksas hokeja treniņu un pievienoties hokeja pulkam. Tiesnešu programma, varētu atvērt iekaus un ilgi dikt par to runāt. Es zinu, ka tā ļoti mīļa tēma mums visiem. Izglītības pasākumi pagājušajā gadā Hokeja federācija uzorganizēja 53 izglītības pasākumus šeit un citās telpās, pasākumi treneriem, tiesnešiem. Tagad mēs varēsim vienu pieskaitīt arī vecākiem šajā gadā un daudzām dažādām cilvēku grupām, izglītojot par visdažādākajiem aktualitātēm un noteikumiem un tā tālāk. Nu, un tad ir vēl tāda citu gadu mazāk, citu gadu lielāks bloks, tāda spēļu turnīra organizēšana. Slaidā uz atpakaļ, kur jūs redzējāt, cik daudz izlašu kalendārajā gadā norisinās dažādi turnīri. Nereti pa 1, 2, 3 turnīriem norisinās arī Latvijā, kurus mēs šeit Rīgā, šeit ārpus Rīgas organizējam. Visi droši vien esat dzirdējuši, 9 gadu laikā esam uzorganizējuši arī 2 pasaules čempionātus, 2 olimpiskās kvalifikācijas, 2 gadus pēc kārtas organizējam sieviešu čempionātu Latvijā un cerams 30. gadā pieliksim vēl vienu čempionātu sev klāt. Jā, pēdējais noslēdzošais slaids. Kā es teicu, šī ir par tiesnešiem mēs runājam katrā vecāku padomas sēdē, katrā
treneru seminārā, jebkurā vietā, kur paceļās vai noris sarunas par hokeju, tiesneši karsta tēma, bet jāsaka, tiesneši savā laikā, īsti pirms Covid jau mēs, nevar teikt, ka smējāmies, tā bija izmirstoša suga, jo šeit var redzēt patiesībā datus tikai no 2022. Gada, laukuma tiesnešu skaits ir gandrīz dubultojies. Jāsaka, ka savu rezultātu sniedz dažādas gan mūsu iniciēta pasākumi, gan arī varbūt tās dabīgā interese. Tā skaitā, jau jāsaka, laikam 3. vai 4. sezonu mēs realizējam arī jauno hokeistu iesaisti spēļu tiesāšanā, kam ir arī sociāla nozīme, bet tiesneši ir tik, cik ir. Mums ir 3000 spēļu sezonā. Un, droši vien jāsaka, arī jāuzteic ir arī tas, ka pēdējos gados mēs esam sasnieguši rekordlielu skaitu tiesnešiem, kuriem ir starptautiskās federācijas ABC licences. Un jāsaka, ka šie tiesneši turpina audzināt arī jaunāks un netik pieredzējuši hokejistus. Tā kā es gribētu teikt, ka mēs arī šajā ziņā virzamies pareizajā virzienā, un tāpat, ka jūsu bērni auga, attīstās, arī mūsu tiesnešu ekosistēma attīstās, tāpēc lūksim viņus cienīt gan mūsu bērniem, gan mums pašiem. Jā, viss no manas puses šķiet, ka tas būs arī viss.